Sveicināti! Pirms sākam biļetes maiņas procedūru, iepazīstināsim jūs ar schēmu, kas jums ļaus vieglāk saprast, kur no darbībām veikt. Uz ekrāna esošā schēma rāda atšķirības starp revalidation un reissue. Šeit parādās 4 kontrolu jautājumi, uz kuriem atbildot būs skaidra nākamā darbība. Ja uz kādu no šiem jautājumiem atbilde ir jā, tad ir jāveic reissue. Tātad jautājumi ir sekojoši. Vai mainās rezervēšanas klase? Mainās lidojuma maršruts vai aviokompānija, vai ir jāpievieno speciāls change fee nodoklis, kā DU vai CP vai kāds cits nodoklis, vai arī, ja ir name change. Ja atbild ir jā, tad vienmēr būs reissue. Ja ir uz visiem jautājumiem nē, tad uzreiz pāriet uz nē sadaļu, kas ir revalidation, bet ar nosacījumu, ja aviokompānija atbalsta. Tad vajadzēs pārbaudīt help lapas, vai attiecīga aviokompānija atbalsta. Ja ir iespējams, tad var taisīt revalidāciju, ja nē, tad jātaisa reissue. Nu lūk, tagad pie rezervācijas. Oriģinālās jāpiefiksē, kurā datumā ir izdrukāta biļete, kur ir biļetes numurs un kuriem segmentiem tas ir piesaistīts. Tātad šajā gadījumā biļetes numurs parādās līnijā numur 8, kur var redzēt biļetes numuru, vērtību, par kādu izdrukāta biļete, izdrukāšanas datums un arī piesaistītie segmenti. Tātad no šī ekrāna var saprast, ka 2., 3. segments ir oriģinālās biļetes datumi. Tur nav vēl nekas samainīts. Jaunie datumi šajā gadījumā būs 4., 5. segments, kas būtu septembra mēnesis. Nu lūk, tātad pirms mēs vispār sākam kaut ko mainīt, ir obligāti jāpārbauda penaltijas noteikumi. Un to mēs pārbaudīsim norādot biļetes izdrukāšanas datumu un oriģinālos segmentus, kā tika izdrukāta biļete, ar domu, lai tiktu klāt tieši tās cenas noteikumiem. Lai to darītu, ir jāraksta komanda fxx /r, biļetes izdrukāšanas datums 8. jūlijas 14. / un segmenti 2 un 3. Tādā veidā mēs tiekam klāt uzreiz cenai. Sistēma parāda, ka tiešām tāda cena arī bijusi 8. jūlijā un momentāli iesim klāt cenas noteikumiem. Lai to izdarītu, jāpiefiksē, kura cena man interesē, un šajā gadījumā pie uzvārda parādās cipariņš 1, kas nozīmē, man būs jāskatās pirmās un vienīgās cenas noteikumi. Tad tiek rakstīta komanda fqn1, kas nozīmē paskatīties cenas noteikumus, un uzreiz tiek norādīta konkrēta sadaļa. Datuma maiņa ir sadaļā penaltīs, un saīsinājums šai konkrētajai sadaļai ir PE, kā penaltīs. Enter, un tad tiek parādīti noteikumi. Tātad sistēma attiecīgi rāda cenas komponentam numur 1, posmā Rīga Londona, ir šim Fairbasam ir tādi noteikumi, tieši sadaļa penaltīs. Tad augšējā daļā parādās biļetes atgriešana, jāpatina uz leju, un datuma maiņa. Datuma maiņa pirms izlidošanas maksā 50 eiro, un šī summa ir jāņem par katru lidojumu posmu, kas mainās. Tā kā šī ir tikai 2. lapa no 7, ir jāpaskatās visi noteikumi līdz galam, lai saprastu, ko tiešām ar šo biļeti ir iespējams darīt. Tad ir jāpatina uz leju, vēlreiz jāpatina uz leju, un tad attiecīgi 4. lapā parādās cenas noteikumi 2. daļai, kas ir par atpakaļceļa Londona-Rīga. Tad parādās noteikumi par atgriešanu, un datuma maiņa pirms izlidošanas maksā 50 eiro. Obligāti jāizlasa līdz galam, vai nav kaut kādi īpaši atsevišķi vēl nosacījumi. Šai gadījumā īpaši nosacījumi nav. Galvenais, ka jāsamaina datumi pirms oriģinālā biļetes izlidošanas datuma. Labi. Ejam atpakaļ rezervācijā. Tātad mēs varam ņemt nevajadzīgos segmentus nost, lai tie netraucē, tiek noņemts 2., 3. segments. Sistēma brīdina pirmkārtām brīdinājums parādās par to, kad pazudīs cena, bet tas nekas, jo tiestība maska nav vajadzīga, tā ir nepieciešama tikai biļetes izdrukāšanai vai reissue gadījumā. Es apstiprinu izmaiņas, un augšā parādās vēl viens brīdinājums, ka ticket revalidation /reissue is recommended, kas nozīmē pilnīgi iespējams, ka jātaisa biļešu maiņa, revalidācijas vai reissue izpausmes formātā. Tātad 6. līnijā parādās biļetes numurs FHE formātā, kas nozīmē to, ka biļetes numurs tagad ir pievienots manuāli, jo tiklīdz pazūd piesaistītie segmenti, parādās šāds formāts. Bet aviokompānija arī šo formātu redz, bet jebkurā gadījumā biļete ir jāpārtaisa. Tātad, lai taisītu revalidāciju, obligāti jāpārbauda, vai aviokompānija vispār to atļautu. Lai pārbaudītu, tas ir jāpiekļūst konkrētās aviokompānijas help lapām. Tiek rakstīts HE, ETT, BT, kas nozīmē help lapas par elektroniskajām biļetēm Air Baltica aviokompānijai.
Tad ir jāatrod LV, kas nozīmē viss tehniski attiecīgi uz Latvijas tirgu. Tātad LV mums atrodas šeit, un tas ir sadaļā MS22. Sākumā parādās ievads par konkrētās aviokompānijas specifikāciju, ko drīkst drukāt, kādā veidā un kāda informācija nepieciešama. Šajā gadījumā patina uz leju, move down, un man ir jāmeklē sadaļa revalidation, kas nozīmē, vai drīkst taisīt revalidāciju. Ja parādās burtiņš Y, kas nozīmē yes, tad aviokompānija tehniski to atbalsta. Lieliski, tad mēs taisīsim revalidāciju. Revalidāciju taisot ir divas komandas, būs jāatver elektroniskais ieraksts, lai sistēma pārliecinātos, vai tiešām šī biļete vēl nav izmantota, un otrs ir procesēt revalidācijas procedūru. Ok, tātad atveram elektronisko ierakstu tvd/līnija 6. Jo 6. līnijā tagad ir biļetes numurs. Biļetes numurs var būt vai nu FA formātā, kas ir automātiski, vai nu FHE. Nospiež Enter. Skatos. Sākumā nevajag brīnīties par to, ka šeit parādās vēl vecais datums augusts un augusts, bet tas ir pierādījums, ka oriģinālā biļete vēl nav samainīta, jo pats svarīgākais, kas sistēmā jāpārliecinās, vai tā oriģinālā vai kuru reizi jau mainītā biļete, tai pēdējai aktīvai biļetei status ir open un open, kas nozīmē biļete vēl nav izmantota un gatava mainīšanai, atgriešanai, viss saskaņā ar noteikumiem. Labi, tad jātais revalidācija. Tad revalidācija ir šāda komanda TTP, kas būtu tā kā drukāt ārā biļeti, /ETRV, kas nozīmē elektroniskās biļetes revalidācija, /L6, līnija 6, kurā atrodas biļetes numurs, tā ir biļete, kura tiks mainīta, /segmenti tie jaunie, šai gadījumā jaunais mums ir 2. un 3. segments, un elektroniskie kuponi, 1. un 2. Kādēļ tā? Tas nozīmē to, ka segmenti tiek lasīti no rezervācijas un elektroniskie kuponi tiek lasīti no elektroniskās biļetes ieraksta. Šai gadījumā 1, 2 nozīmē 1. un 2. kupons tiek mainīts. Labi, nospiežam Enter. Paskatīsimies, ko sistēma atbilda. Ja atbilda ir OK process, tas nozīmē revalidation ir noticis sekmīgi, un tad būtu ieteicams vēl arī pārbaudīt, vai tiešām viss ir samainīts. Tātad RT, un es atvēršu vaļā rezervāciju, parādās tai pašā 6. līnijā biļetes numurs, un jau status ir FA, kas nozīmē automātiski pievienots. Biļetes numurs nav mainījies, tas palicis tieši tāpats, kā ir bijis. Summa arī nav, jo nav nekāda bijusi tarifu starpība vai kāda citas izmaiņas. Un 8. jūlijas ir šodienas pārdrukāšanas datums. Ja tiek pārbaudīts elektroniskais ieraksts, rakstot komandu tvd/līnija 6, tad jau parādās jaunais datums 10. turp un 14. septembris atpakaļ. Un jau jaunai un tai biļetei jau parādās jaunie statusi ir open. Tātad ideja ir tāda, ka biļetes numurs paliek nemainīgs un tikai virtuāli tiek samainīts datums. Jo, ja skatītos arī pārdošanas atskaiti, rakstot komandu DJQ, jūs redzēsiet, ka pēdējiem numurām, ka šis numurs ir tas oriģinālais.